Pārraides atbalsta DNB banka un līzings. Šorīt ir noslēgušies veiksmīgi treniņu braucieni. Nākamais solis ir sacensību diena, un visa komanda ir ļoti patīkamām emocijām gaida šo sacensību dienu, jo automobilis mums tiešām ir padevies lielisks. Un ja nu ir kāda lieta, par ko pirkstos, ir varbūt tas, ka viena nedēļa pietrūkās vēl pirms sacensībām sagatavoties, jo gan pilotam, gan mums inženieriem ir redzams, ka mēs varam pabraukt vēl ātrāk. Un tai pašā laikā nav jau jāsteidz notikumiem priekšā. Ir tā patīkamā lieta, ka mēs jau arī runājam par nākamo gadu, ka mēs zinām, ka mēs varam atbraukt, ka mēs varam šo svētdienu labi nostāties sacensībās un arī atbraukt nākamgad un vēl uzlabot savu rezultātu. Tā kā tehniski tiešām mēs esam katru dienu soli uz priekšu spēruši. Šobrīd atrodamies kalna augšējā daļā, kurā bijām arī šo otrdienu, un esam varējuši nobraukt par 20 sekundēm ātrāk nekā savu pašu pirmo braucienu uz kalnu šeit. Pirmais brauciens bija tāds, ka Rīs izkāpa no mašīnas un īsti nezināja, ko darīt, jo mašīna bija par jaudīgu. Šobrīd ir tā, ka Rīs ir saudzis ar mašīnu, un arī mēs no inženieru tehniskā viedokļa esam mašīnu daudz labāk iepazinuši un viņas gan bērnības gaitas izzinājuši un atrisinājuši, gan arī tos attīstības punktus uz nākamo gadu jau ieskicējuši. Tā kā ar lielu prieku gaidām tagad svētdienas sacensības, ir visi priekšnoteikumi, lai mēs sasniegtu savus nosprotos mērķus. Pārraides atbalsta DNB banka un līzings.